Un patiesībā nav jau svarīgi, zini, ja būtu dzīvē tāda situācija, nu, kad es neesmu ārsts vai ko, nav jau speciāli jāpieķerās kabinetam vai rakstāmgaldam vai krēslam, ja? Tu vari būt laimīgs arī apmaiņā ar cilvēkiem, saskarsmē jebkurā citā darbā un izdarīt pienesumu. Man dzīvē bija situācija, ka tā bija atpūta un nu, kaut kāds tur kā animatori tādas spēles organizē un kaut kas tur bija jādara, nu tā kā nosacīt pa pāriem. Un man tajā manā pārī, bet tas ir komandu atrakcija, iedod tādu ar vārds rugājiem paauguši, nu kā tautā saka, sagruzījies tāds onkulis. Es domāju, Dievs, kāds nūģis. Nu, un kaut kā mēs izveidojamies tāds kodols, kas ir aktīvi, kas vienmēr visāds tur spēles spēlē. Un izrādījās, ka viņš ir Luksemburgas centrālās bankas darbinieks, ļoti situēts cilvēks, Luksemburgas patriots. Viņam sieva bija nomiris kaut kāda sirdi 2 gadi atpakaļ, un viņš bija ļoti depresīvs. Jo dēls jau ir aizgājis savā dzīvē un iet uz sporta zāli un, kā lai saka, rūpējās par savu muskuļu spēku, bet nu, viņš ļoti vientuļš tāds jutās, nav mazbērni, nekas tāds. Nu, tā mēs tur komunicējāmies visi kopā un viņam kakls vienu dienu sāpēja. Es domāju, nav nekāda te zāļu. Es saku, pagaidi. Es tagad aizskrienu pie šefpavāra, saku, iedod mani ingveru. Dabu ingveru, uztaisīju tur citronu, ielika mediņu un atnes viņam tēju. Viņš to tēju izdzēra. Un pēc kaut kādām 2 dienām jau brauc prom, atvadījās no tās mūsu aktīvās kopas. Un mēs te vēl ar vienu sievieti sakam, nu, iesim tev pavadīsim līdz recepcijai. Viņš teica, nē, es braukšu pats ar taksi un lūdzu nepavadiet, jo man vajag nomierināties. Un viņam nobira asara. Un tad vēlāk jau viņš teica tā, nav runa, cik kuram ir miljoni. Man ir 56 miljoni. Bet paldies jums visiem, ka jūs mani ļoti dziedinājāt. Un ingvertēja, un tās cilvēciskās rūpes, nu tas siltums, ko viņš saņēma, bija spēcīgāks par zālēm lepnākajā Luksemburgas klīnikā. Un tad es uzzināju arī, ka bez kaut kāda 1,5 gada viņš bija saticis tur kaut kādu kundzi, ja, un viņš izlīda no tā depresīvā stāvokļa. Un ingvertēja dažbrīd ir spēcīgāka nekā terapija. Ja? Un te kā mītiskajā pasakā, ja nepieņemsi trolli, nekas nenotiks. Ja? Saproti, tas trollis, nu tā kā vakar arī tas puisis atnāk svētais moceklis un izgāja tas ekspresijas, tas cikls, ja, un viņš aiziet, tā fiziskā sāpe ir, bet energoinformatīvā līmenī viņš aizgāja cits. Ja? Neesmu vēl šorīt zvanījusi, lai izguļās, ja kā viņam iet. Un te pa to muguru viņš saka, man nebija pieņemama tā attieksme. Ka es sajūtu, ka uz mani skatās tā kā uz tādu miesas gabalu tikai. Nu tev tur sāp, uz operāciju. Var būt arī, ka viņš operēs, bet tas ir tikai fiziskais ķermenis. Nu labi, Ines, tomēr tāds vārdu salikums energo lauks ir pietiekoši tāds daudziem iespējams netverama lieta un kaut kur bišķi tāda bezmazliet uz kaut kādas burvestības pusi. Tu kā arī klasiski mācījusies ārste, tomēr esi nonākusi kaut kādā veidā līdz šādam energo laukam un
Un arī pirms mēs ieslēdzām kameru, tu minēji arī par to, ka citreiz ir jāpārvar savs ego, lai nedarītu tās lietas, uz kurām parasti ir ārsti arī trenēti. Ja? Un dažreiz to nevajag, tāpēc, ka tas ķermenis ir plašāks. Kā tu līdz šim nonāci? Varbūt tādā, ieskicē to savu ceļojumu? Jā, tā nav dziedniecība, bet no osteopātijā, piemēram, arī mēs sākam, tur var būt dažāds tas ceļš, ja darbs ar ķermeni. Viņš var izskatīties kā artikulācija, tur mīksto audu tehnikas, kaut kas atgādināt līdzīgi masāžu, atgādināt fizioterapeita darbu. Es jau, es nemāku ne masēt, ne zinu fizioterapiju, es tur neesmu mācījusies. Bet arī man no malas, kā izskatās kā, ja? Fizioterapeitam varbūt arī būtu iebildumi, ja? Un viņš paskaidrot sīkāk. Un tā tad tam visam ir jāaiziet cauri, bet, kad tu esi apmēram gadus 10 nostrādājis, tev jau salieks kaut kāda sajūta par to sadarbību ar to cilvēku ķermeni. Un tu saproti, ar ko ir grūti tikt, jau kur, tu līdz kaut kurienē tiec un tālāk varbūt netiec, ja? Un ir kaut kas vairāk. Un ir šī biodinamika. Un biodinamikas struktūra ir kāda. Reizi 8 gados, katru gadu, 8 gadus pēc kārtas, mēs satiekamies ar pasniedzēju 4 dienas, pat ne pilnas, tur ir kaut kādas 2 pusdienas un 2 pilnas dienas. Par to mēs maksājam ļoti lielu naudu, ja? Ja man jāizbrauc uz Ameriku, tas jau būs arī, pie kaut kā 4000. Un mums nemāca neko. Kad mēs esam tajos 10 gados pirmajos, ja, kad mums ir tie semināri, kā tas izskatās, rāpjas ar kamerām vēl grib pagrūst nost un ielīst, nobildēt, uzlikt pirkstu, lai man pārbauda, vēl tas ir tāds, saproties aktivitāti. Te vienalga jau, kur tu sēdi, ja, tajā semināra telpā, tev nemāca neko. Programmēs to, ka tu esi, tā kā dauns, tu neko nezini, tu neko nesaproti, tu sēdi un tikai klausies, tas ir klausies. Bet kaut kādu tēmu ieskaņo. Un paiet vesels gads, tu pēc gada, apmēram tur vienā laikā, mans marts, aprīlis kaut kāds laiks, es atkal tiekos jau kaut kādā tur atkal tēmā, jā, bet turpinājumā. Un atkal man nemāca neko, man nerāda nevienu tehniku, nevienu piegājienu, nerunā par anatomiju. Man jāzina tur bāzes kaut kāda lieta, kā es galvu varu saņemt tur pēc maguna, piemēram, tik vien. Un atkal paiet gads, un tā 8 gadi. Un kas par to laiku notiek? Ego, ja? Vēlme parādīt klasi, vēlme kaut ko sasniegt, vēlme izspiest rezultātu, vēlme tagad. Man taču atnāca Karlīna ar Kasparu, un Karlīna ir fizioterapeits. Kā es neparādīšu, ka tas bēbis jau šodien jau ir atslābis? Zero. Ne no manis tas ir atkarīgs. Man vajag zināšanas, bet man vajag absolūto to central stilnis iekšā. Tad, kad es beidzu osteopātiju, uz tiem semināriem, kas mums ir mūža izglītībā, es uz kaut kādiem 2-3 gadiem biju izkritusi. Es gandrīz, ka ne uz vienu nenācu. Jo mani dzīvē aizvedu uz sistēmisko terapiju. Tad, kad mēs studējām, ja ne tikai man, mūsu kursā ļoti maz bija 4, vienmēr dzirdējām, kādas stīvas rokas, ja, un atlaid, te neko nevar atlaist, te jāatlaiž, ja. Tad jau, kad es izgāju to sistēmisko terapiju un atgriezos atpakaļ jau mūža izglītībā, atbrauc kāds franču pasniedzējs, ja, tās zvaigznes pie kā mācās, visu pasauli pie vieniem mācās, un saka, kāda brīnišķīga grupa, talantīga, kādas jums rokas. Man to laiku vajadzēja padarīt savas lietas. Ja? Tas nav bijis tik skaisti, un es beidzu kā teicamniece, un viss tik gludi iet. Ja? Man bija jāapzinās, kas man ir vajadzīgs. Bet paldies Dievam, es tik tālu ļaujos
neatkarīgi no sava principā ļoti akadēmiski arī prāta. Es skolā biju spožs matemātiķis, man nepatika iet pie tāfeles, un ko es darīju? Es domāju, pastāvēšanu. Kamēr klase sarojās, uztraucās, kurus augs, es tik ātri atrisināju pastomu būtnīcu kārtīgi sarakstīt, un pasniedzējs gāja garām un man ielika atzīmi. Tā es izvairījos. No tāfeles. Tā es izvairījos no tāfeles. Vēsture man nepatika. Es jūtu, ka man sauks pacēla roku, visu ķermenis bija, es kaut kur lidinājos. Kāpēc nepatika vēsture? Varbūt tāpēc, ka es negribu dzīvot atliktā dzīvē, es gribu vairāk šeit būt. Es diezgan slikti zinu, ja? Es esmu vēsturnieces meita. Kaut ko zinu, lielo tēviskaru vai ko, bet ir grāmatas, viņu var pašķirt. Es godāju vēsturi, ja, bet es nezinu datus. Kaut gan man it kā ļoti laba atmiņa. Tā atmiņa, jā, nav slikta. Bet kā es varu pārsteigt cilvēkus par to, ka kā tu vari atcerēties? Tur par nezinu, pat manu vecmāmiņu. Ticiet vai neticiet, es neatceros galvā. Es nolasu lauka informāciju. Nu, piemēram, man šodien arī no rīta nāks pacients, un man nekādu godu nav. Bet es tā paskrien garā. Man puķis atnesīs. Es pat padomāju par vāsu, skatos stāvu puķiem. Jā. Tas nav par mani, cik es izcilu. Ar to es gribu motivēt tik vienu, trenējieties. Es neuzdodu zinkārīgus jautājumus, bet es tev varu paprasīt, piemēram, tur nezinu, ar kādu tu mašīnu atbrauc, tu tur teiksi, nezinu kādu, Subaru. Man jau uzreiz ir cipars. Kura gada Subaru? Tu teiksi 2016. Paldies! Es tikai gribēju salīdzināt. Ja? Es tāpat trenējos. Te nav nevienā teikumā par kaut ko, ka es esmu pārāka, ātrāka, vai tur īpašāka, vai vēl kaut kā. Varbūt tur, kur es esmu pussolīti citiem pretī. Tas viss ir caur darbu, caur treniņu, bet darbu kā dzīves daļu. Ja? Es nekad nesaku tā, 7 gadus es biju psihoneiroveģetoterapijās, jā, 7 gadus. Man 7 gadi neizkrita no dzīves, es dzīvoju dzīvi un es iedalīju laiku būt tiem 7 gadiem. Vai es tagad gribētu? Tagad es negribētu, jo viss jādara tajā laikā, kad ir jādara. 7 no rīta es biju uz tepiķa un dažbrīd 10 vakarā vēl es biju uz tepiķa, jā, jo tur ir rāmis stingrs. Un forši, ka es tad to izdarīju. Jo uz tā bāzes var jau kaut ko citu audzēt. Un no tām zināšanām, ko es pati saprotu, ja, katru to garšas šķiedriņu es varu cilvēkam iedot. Ja. Arī vakardienas cilvēkam es saku, paklau vecīt, padari tādu vingrinājumu mājās, to arī uz gultas guļot var to un to darīt. Man tas ļoti palīdzēja. Ja, pārstrādāt tur psiholoģisku kodolu. Bet tev pašam jādara regulāri. Es tavā vietā nevaru padarīt. Tev pašam jādara tas un tas, tu nevari tik bieži nākt. Tas, kā lai saka, laiks, resursi, nauda un viss, mans un tavs. Ja. Un tā kā, lūk, šis te, tas feelings, ja, viņš nav iracionāls tik tālu, ka tas ir kaut kas abstrakts, ka man ir jāiestāsta, tā tam būs būt. Pienāks cits osteopāts, viņš to arī varēs sajust. Bet nesajūtīs matā tieši tā, jo tā, ka es būšu uzlikusi roku un noņēmusi, tas cilvēks jau būs pamainījies un tas sajūtīs, tēma būs viena, bet nianses būs citas. Mēs tik ļoti esam mainīgi, ja? Katrs pacients atnākot nākošais, viņš ir kā no jauna. Šis ir interesants, par ko mēs varētu parunāt tālāk. Es ceru, ka es atcerēšos uzjautāt par to, ka tā viena no idejām ir, ka, pieņemsim, ir, kas ārstiem, ar ko bieži jāsaskarās, ir diagnozes, ja? Un saskarās ar kaut kādiem tur slimību apzīmējumiem un tā tālāk. Bet tajā pazaudējot to, ka katram šis stāsts ir savs individuālais, ja? Un varbūt, ka viņiem ir diviem dažādiem cilvēkiem ir vienāds tas apzīmējums, ja? Bet katrs tur ir nonācis savā veidā. Un kas man likās interesanti, par ko es varbūt tā nebiju padomājis arī par to, ka
tad, kad viņš jau ir tajā sava stāsta izziņā, kāpēc viņš ir nonācis tur, kur viņš ir nonācis, un ka viņš nonāk pēc tam pie kaut kāda speciālista, pie ārsta, varbūt pie dziednieka, pie jebkura, kas ar viņu tagad strādā, ka tas stāsts vēl pamainās tikai tāpēc, ka ir cits vēl šis cilvēks, vai ne? Viņš ierauga tā kā māja. Tu ej apkārt mājai, māja. Bet tu ieraudzīsi vēl kaut ko. Un tāpēc ir ārkārtīgi svētīgs arī šis te integratīvā pieeja. Ka es varu, saproti, es nebūšu tas, kas teiks tā. Viss ir tikai no tārpiem. Tev laimes, tāpēc, ka tev tur ir tārpi. Ir tārpi, ir Epsteins, ir herpes. Viss tikai tāpēc, ka tev no galvas. Jā, ir no galvas, ir psihozes, kodols, ir borderlines, ir vektori, kas staro no, kā lai saka, mikrobioma, visa. Jā, ir fiziskā ķermeņa, ir neirohumorālās regulācijas līmenī, tev tur pietrūks peptīda, neirotransmitera, vēl kaut kā, jā. Šīs te bagātīgākās zināšanas ļauj būt objektīvākam, neizslēdzot kaut kādu līmeni cilvēkā. Godājot visu, ka ir fiziskais, ir apziņa, ir dvēseli, ir gars. Tu vairāk vari tā kā tāds drons paskatīties, lai ne? Jā, tā. Tas. Piemēram, cilvēks teiks, man pacēlās asinsspiediens. Es paņemšu, rakstīšu recepti tur beta blokatonam. Es tak neesmu paprasījis, kā tu esi gulējis. Viņš kroniski neguļ. Cikos tu mosties? 2, 3, jā. Tur ir ēku un enerģija pilnīgi disbalansēta. Tātad man pat nav miegs viņam jākoriģē. Saproti, man nav viņam jādod miega zāles, man nav, tas ir spiediena zāles, man nav jādod miega zāles, bet man viņam jāsāk atjaunot aknu enerģiju un jāmazina viņa aptaukojums aknā. Saprot, man jāsāk lūdzu, man jāiedod tur glutations, naks, jā, kas tur vēl, nezinu, organotropais, jā. Un tad man jāskatās, viņš jau nesāk jau mosties, aiziet tantīte čurāt daudzreiz naktī, man nieres slims, mīļot cilvēku. Tavs aknas netiek ar to galā un tā, kā lai saka, nomet to slodzi, vai tev tur sirds skrien pa muti ārā. Ko man sirdi ārstē? Tur nekā nebūs. Un tad arī atkrīt vajadzība pēc tiem nākošiem posmiem. Tink. Un te es vairāk, kā lai saka, man ļoti palīdz šīs ļoti dziļās zināšanas, homeopātijā. Un paldies maniem skolotājiem, es kādreiz arī sāku, kur, pamatskola bija pamatskola, bet kur ir runa par miasmām, par piesārņojumiem, par konstitūciju. Un kāda atšķirība konvencionālai no šās pieejas? Konvencionālā principā apspiež to simptomu, jāapmierina mūsu ego, ārstu un pacientu. Ārstam labi, viņš dišs, ātri var, un pacientiem labi, kā lai saka, ātri sanāk. Jā? Ietaupa resursu, uz doto brīdi, vēl ir, ceļš nav galā. Te mums ir jāskatās, paņemt nost to akūto, subakūto, hronisko, un tikt līdz tai miasmai, līdz tam piesārņojumam, jo tā miasma ietekmē arī visu konstitūciju, un nevienu slimību tu nevari puslīdz darīt mierīgu, apzināti izvēlos darīt mierīgu, ja mēs neiesim dziļāk. Tā kā koku, ja? Tu vari šņakt, un tas koks vēl tev uz galvas uzskatīs. Tu vari zāriņus apcirst, tu vari uzrāpties augšā, mazliet noīsināt, ja? Tu vari tās saknes parakt. Atvieglot sev dzīvi, ja? Loģiski modelējot sautīgi, ja? Un interesanti, es tagad sajūtu, jau kaut kādu mēnesi, ko es sajūtu? Kā lai saka, mans reģistrators augšā sūta cilvēkus, kur es skatos, viņi runā par līdzīgām tēmām, vai pat par vienu tēmu. Runā katram savs pants, bet es to sadzirdu tēmu. Tātad man tā tēma jāvērsta tālāk tam, kas arī nerunā par to. Tātad tā ir aktualitāte. Un ja es uztaisīšu aspektus vai solāru tajā brīdī, tiešām tā tas ir, ja? Nost ar labiņu. Un arī vakardienas svētais moceklis tika sodīts par to, ka viņš grib būt labiņais. Aiz labiņā kas slēpjās? Visvarenība.
Es kādreiz ļoti tiku mīcīta dzīvē, ja visādi, kā lai saka, man dzīvnieki uzņēmās daudz ko, ja, lai man atvērtu acis, ka es gribu būt pārāk labiņa un ne uzslavu dēļ. Bet man kā represēto mazbērnam, ja, vajadzēja to dabūt, ka es neesmu slikta. Es ļoti elpoju citu elpošanu, ja, lai tikai neieraksta mani sliktajos sarakstos, ko es zemapziņā, kā lai saku, un ar vienu ausi biju dzirdējis par sliktajiem sarakstiem. Izdabāt, izpatikt. Protams, man uzslavas nevajadzēja. Nē, priekš kam? Lai tik labi. Lai tik labi, kā lai saka, miers un svētība. Un nebūt tam labiņajam. Pietiek, ka tu esi labs, jo radītājs tik daudz neprasa no mums. Un jau pagājušā gada oktobrī mainījās aspekti. Līdzīgu pieredzi, kam mēs esam gājuši, varbūt smagi cauri, iemācīties atklāt sevi, kā es varu iziet vieglāk. Ja es paskatos instrumentus, saku, mīļā pasaulī, gatavojos valsts lielajam eksāmenam gala, ja, sistēmiskā terapijā. Indrāna ielā bija manai kursabiedrenei kantors. Līdz 12. naktī rulējām. Tagad viņi saka, viss pietiek, es vairs nevaru, slēdzam durvis ciet un salasīšu esam, apstāvētājs. Es tagad izēju ārā, tāds rudens laiks, silts vēl. Tagad piemetu, paklau. Jūs vēl varat, bet es, neprasu, vai tu vari, bet es saku, apgalvojumu formā, jums būs varēt. Nākat pie manis, un mēs nākam šeit vēl līdz 3 naktī. Es biju nenormāls maksimālists, kas nav vajadzīgs. Un principā man apkārt, paldies visiem tiem cilvēkiem, kas fiziskā līmenī nedzird, paldies par to lielo mīlestību un manas pieņemšanu, ka viņi paļāvās tam manam maksimālistam. Kā es pratu. Un mēs jau tur mēnesi jau mācāmies tā, ka jau no kājām krītam. Un 12 naktī aizējam uz jūru, atnākam, un es viņai saku, tagad tā. Patrenēsimies vēl kaut ko tur uz kušetes. Zini, lietuvieši jau tādi ekspansīvāk, kā viņas apsikojās, kā viņa skrēja un leca. Nākošo dienu ar mani nerunāja. Vēlāk viss izlīdzinājās. Es pat nejūtu, ka es esmu tik ļoti maksimāla, piespiest otru, apgrozīt savas darbības uz tām pašām apgriezieniem, kā es to varu. Tevis bija daudz telpā. Es gribēju, lai visi citi ir līdzīgi man savā varēšanā, bet tam vispār nav nozīmes, radītājs. Tā kā visādā veidā tas nav bijis skaisti, gludi, rāmi, lēzeni ar vieglu automašīnu pa asfalta ceļu. Man pat bija tā, gala eksāmenos osteopātijā pie manis nakšņoja no Lietuvas, man kursa bija. Varbūt tad man ir divi tie jautājumi. Viens jautājums ir tas, ka tu izvēlējies to ceļu, kad visam laiks pienāk un mācīties tās lietas, kuras tev interesē, kuras tev ved tālāk uz pilnīgāku izzināšanu. Tas, manuprāt, arī tā lieta, piemēram, arī, kuru es gribu, lai konferencē mēs dziļāk atspoguļotu, ka cilvēkam ir jākļūst par tādu izzinātāju. Ja? Izzinātāju, jā. Un tad, kad viņš kļūst par šo izzinātāju, tad es ticu, ka arī tev vieglāk ir ar viņiem strādāt, tāpēc, ka tā ir tāda kopā veidošana, vai ne? Patiesībā 98% te arī tāda atnāk. Neatkarīgi no manas gribas. Tāpēc es saku, visums kārto to, lai atnāk tie cilvēki, kur man nav jālauž, kā lai saka, man ir cita vibrācija, viņam ir cita. Es nevērtēju slikts vai neslikts, apzināts vai neapzināts, kur mums sakrīt vibrācija. Ja? Un ja vibrāt, teiksim, Joe Dispensas ideja, ja? Ja sakrīt vibrācija, tad viņš vairāk sapratīs, kāpēc es runāju par ēdienu, ja? Kāpēc es runāju par cirkādas ritmiem, kāpēc es runāju par tādām lietām, kas nav tikai parādīt aktivitāti, tāpēc, ka man jāizpilda pieņemšanas laiks. Tas man ir, kā lai saka, pēc dziļākās būtības jautājums, kāpēc es ar viņu to pārunāju, jo viņam tas ir nozīmīgi. Ne manam ārsta ego, ka tas ir smalki par to runāt vai smalki to pārcelāt. Gandrīz vai tas tieši sanāk, kad ja cilvēks sāk izzināt, viņš sāk mazliet vairāk šo te vibrāciju norezonēt,
Un tad gandrīz vai sanāk tā, ka viņš atnāk uz vizīti, uz konsultāciju, un tajā brīdī tev gandrīz nesanāk neko darīt. Un tad... Darīt man iznāk ļoti, ļoti daudz. Ne, bet es domāju, es bišķi citādāk tādā ziņā, ka te ir daudz vieglāk pārvarēt to ego, kad tava darīšana nav tāda darīšana, ka tu bezmazliet kaut ko ņem un tagad kaut ko spaidi, bet šo te izlīdzināt to... Nav viss tik vienkārši. Okay. Tāpēc es nezinu, kā man visums tik daudz tā spēka dod. Mana tā pieņemšana ir ļoti, ļoti piesātināta, ka es nejūstu tādu dzirkstels no papēžiem. Ja man nav laika ne runāt, ne vēl kaut ko. Man ir jāiedod ļoti daudz informācijas, koncentrēti, jāievāc anamnēzi, jāizprot, jāsadzird, ja? Jo nav tā, ka tur, kā lai saka, vēl tur kaut kur, Antēģa institūtā 3 iepazīšanās vizītes. Man vajag par visu ko, ja? Viņu uzķert uz tā viļņu un arī jau motivēt, es nezinu, pat arī ēdienu pamainīt. Ēdienas taču ir apziņa, viegli apziņu mainīt. Nav tā, ka nav ko darīt, bet vismaz viņš te neatnāk brīnīties, kur viņš te ir ienācis. Un nedomā, ka arī tā nav bijis. Man vienreiz te tētiņš pavadošais bija bēbim, viņš domāja, ka viņš pie alergologa ir atnācis, bet pats bija pieteicies. Tas sazemē. Tāpēc es saku, es neesmu tur ar spārniņiem, saproties ar tādu, es zinu visu. Vienreiz dzīvē bija tām atnāca, apsēdās kaut ko te, pielec augšā un teica, ka viņa nav savā vietiņā. Es pat nebiju neko teikusi. Viņš jau nemaz nevar tās vibrācijas izturēt. Bet tas tā starp mums. Vienreiz tā bija. Okay. Un tad tas noslēdzošais jautājums varbūt mazliet arī kontekstā ar to konferenci, kurā tu uzstāsies. Mēs jau te runājām, ka viena no lietām, kas varētu būt tavu, kā tu redzi šo te, ir viest skaidrību. Un vai tu varētu mazliet izklāstīt to virzienu un ko tas nozīmē viest skaidrību tajos cilvēkos, kas klausīsies saistībā ar šo te lielo energo lauku, ar veselību, ar to klusuma centru, kā tu sauc central stillness? Es tev tagad tā neatbildēšu, jo man ļoti jāpadomā, kā es to, man jāpastrādā pie tā. Es saprotu, ka tas ir process, tas energo lauks nebūs lauks kā tāds. Tā ir ļoti konkrēta sajūta, kur tas ir treniņš. Tas ir, kā lai saka, tas ir fenomens ķermenī. Bet, ja tu esi beidzis jau ar diplomu osteopāts, tu viņu nespēji sajust. Saproties, jo tu, tā kā šoferis, saproties, katrs var būt šoferis, bet labs šoferis ir tad jau, ka tu esi braucis un varbūt vēl labāks, ja tev vēl talantiņš klāt. Tas nav iedomāts, tas ir materiāls, bet viņš ir fluidāls, tas ir fluidālais lauks. Labi, tad varbūt... Es nezinu, kā es to, man tas ir jādomā. Es saprotu, jā, ka tas vēl ir procesā. Jo es ņemšu ārā tās savas bībeles, jo mums uz katru uz to gadu dod tādu materiālu, kur varbūt pat esē kaut kādu. Man ir jādomā, kā es to varu, doņesci. Es to neatbildēšu tagad. Es saprotu, tas ir process un progresā viss notiek. Man jāpadomā. Kas tavā izpratnē ir, kas ir tā skaidrība, kas ir tas, ko cilvēki var, ko nozīmē skaidrību iegūt? Pa lielam tomēr tā ir apzinātība, ka ķermenis ir savienots ar galvu jau sāksim. Neskaitāmiem cilvēkiem ķermenis dzīvo pa sevi, galva dzīvo pa sevi. Un to var sajust. Bet nedomā, ka uzreiz viņš atbūsies. Man, piemēram, viena, kas ar jogu ļoti nodarbojas, ļoti jauka sieviete apguļās, saka, zini, tā arī viņai pateica, muļķim neteiktu, tev pateikšu. Muļķis varbūt nemierīgs, bet tu zinās, ko to darīt. Es saku, varbūt tu vari piestrādāt jogas nodarbībās. Galva pa sevi, ķermenis pa sevi. Teorētiski tā nevajadzētu būt, bet viņai tā bija. Viņa saka, vai kā man, es ļoti pateicīga, ka es to viņai esmu pateikusi. Ja viņa padomās. Ja. Bet man tas ir jāsaliek. Ja? Es tagad tev nepateikšu, kādiem vārdiem es to varu. Nē, es vairāk par to, kas ir tā skaidrība un kas ir tas, kāpēc trūkst šīs skaidrības un ko tas dod cilvēkam, kad viņš iegūst skaidrību? Pirmkārt tā, ja nav informācijas, pirmkārt ir vajadzīga informācija. Informācija katrs apstrādā pa sevīm, bet es uzskatu, ka liela vērtība ir nevis intelekts, ja? Bet informācija. Jebkura informācija katrs uztver savādāk.
Jo viena lieta ir dzirdēt, otra ir sadzirdēt. Sadzirdam saskaņā ar apziņas stāvokli. Dzirdam, in generally. Darbs pie apziņas, ja? Katra pārdzīvojuma pieredze tev dod to arī iespēju iet tālāk, ja? Tajā savā apzinātībā. Katra pārdzīvojuma pieredze arī ļoti vērtīga. Ja tu viņai izēj cauri un tu kļūsti nūģis, ja? Ka tev nelaimīgs liktenis un vēl tā ir cita lieta. Bet ja tu saproti, ka tu esi, tas ir kā supervīzijas, kādreiz nenormāli pārdzīvoju, ka mans francūzs par mani rīkoja stundas garumā supervīzijas. Es domāju, ka Dievs, es esmu slimākā. Tagad es saprotu, ka Dievs, Žaks Vesaks, zvaigzne pasaules psihoanalītikā par mani stundu un vesels bars piedalījās, kā mani vairāk vest. Tad es biju tādā regresijā iekritus, bija marts, es biju nosalusi, visu sūta ārā, un tad man uz tos ceņšus taču arī 25. Vēt prom, es domāju, ka Dievs. Un es tiešām pat regresiju dabūju kaut kādā veidā, bet regresija bija, lai būtu 2-kārt lielāks lēciens progresija. Ja? Un tajā apziņas stāvoklī es to novērtēju, un vēl otra mana klienta, tur sūta klienta ar to ārā, arī vēl meitene, arī kas ir represēta, es domāju, ka Dievs redz, kā tā asti velkās. Un es jau biju psihoterapeits ar kaut kādu 17 gadu stāžu. Bet tas neko nepalīdz. Un tagad es domāju, ka Dievs, kā viņš mani mīlēja. Nevienam tik gara supervīzija nebija, un tas paldies visumam. Tāda iespēja. Nu ko, paldies tev par visumam, par tevi un visu šo, ko mēs te darām. Jā, nu tad... Tā kā es piestrādāšu, paskatīšos, mazliet salikšu arī, un tad varam atkal sazināties, nav obligāti arī, mēs varam parunāties citā formātā, jā. Kā tu uz to skaties, ja? Jā. Paldies tev, Kaspar, par jautājumiem un arī, ka tu esi. Paldies.